Februārī mēs izveidojām Latvijā pirmo privāto zāļu vairumtirdzniecības uzņēmumu un sākām apgādāt aptiekas ar medikamentiem. Un šis uzņēmums šobrīd ir vēl aizvien tirgū, viņš saucas Magnum Medical. Es viņu pārdevu 98. gada sākumā Igauniem. Nu, lūk, un tad pienāca situācija, kad konkurenti sāka veidot aptiekas, kas nodarbojās ar vairumtirdzniecību. Tad mums vajadzēja darīt to arī. Un farmācijas likumu, ko es pats esmu uzrakstījis, vairāk kārtīgi grozīja pret mani un ierakstīja, ka tikai tās firmas drīkst turēt aptiekas, kur īpašnieki ir farmaceiti. Un es beidzu vēlreiz Rīgā Medicīnas akadēmiju farmācijas fakultāti. Mana sieviņa vadīja uzņēmumu. Un tātad es esmu ārsts, es esmu bioloģijas doktors specialitātē molekulārā farmakoloģija, un es esmu pēc tam vēl ar visu šo vēl beidzis Rīgā Medicīnas akadēmiju pēc individuāla plāna. Man bija līgums ar rektoru Vētras kungu par to, ka tika salīdzinātas mācību programmas, man vajadzēja nokārtot 25 priekšmetus. Daudz arī ļoti vienkāršas, jo man botānika nebija tik laba kā Rīgā, un man nebija, betoties, teiksim, visas farmakoloģijas, mums bija daudz labākā līmenī nekā, plašākā kursā nekā Rīgā. Un to es gada laikā izdarīju. Un man ir tātad arī farmaceita grāds. Un tad notika tā, kad mēs gājām pa šo aptieku vēršanas ceļu. Tātad parādi bija ļoti lieli. Mēs nolēmām, tad es esmu farmaceits, mēs paturēsim aptiekus un zāļu vairumtirdzniecības firmu pārdosim. Un tā mēs arī izdarījām. Un tātad 98. gada sākumā man vairāk nebija parādu, bet man jau bija pirmais miljons, bet man jau bija vairāk kā 20 aptiekas. Un mēs gājām pa aptieku atvēršanas ceļu. Saules un mēnesis aptiekas ir manas izveidot uzņēmumi un sievas. Un tad, kad man to aptieku bija 43, tad Šēlis kungs vienā Saeimas plenārsēdē cēlās kājās, kāpa tribīnē un ierosināja. Un tas viņam bija tāds dīls apmaiņā ar tēvzemiešiem pret kaut ko Rīgas pilsētā, ka aptiekas tikai farmaceitiem, bet katram tikai viena. Man jau 43. Un pārējais tas nacionalizējušas likums, jo, teiksim, tās sievas, kas privatizēja valsts aptiekas, tagad viņām arī no tā jāšķiras, jo nevis darba kolektīvam aptiekā, bet katram farmaceitam tikai viena. Tur privatizēja grāmatvede, kasiere, sanitāre, farmaceita palīdzes un visi farmaceiti. Aptiekas tika privatizētas ļoti godprātīgi kolektīviem. Tiem arī visu ņem nost. Un pārējais laiks bija 2 gadi tikai. Es ar Vairas Vītas Freibergas atbalstu, tātad viņa atgrieza to likumu, panāca to, kad iekārtoja pārējais laiku 10 gadi. Lai tiktu vaļā no tām aptiekām par daudz maz pieņemamiem nosacījumiem. Un ticēdams Latvijas valstī, šī termiņa vidū es tās aptiekas pārdevu, mēnesis aptiekas ar visu brendu, Saules aptiekas paturot nosaukumu, un tagad manas Saules aptiekas saucas A aptiekas. Es savas Saules aptiekas pārdevu savai bijušajai kompānijai, Farmaceutikas Rīga Igauniem. Un jo lietuviešiem ir eiro aptiekas, es gribēju, lai Igauniem ir aptiekas, un vietējai kompānijai ir aptiekas, un skandināviem aptiekas. Es gribēju, lai vairāk to spēlētāji. Un es paturēju vienu aptieku ar nosaukumu Saules aptieku uz Brīvības un Ģertrūdas ielas stūra savam dēliņam, jo viņš studēja Vācijā farmāciju. Tātad, es par to savu biznesa lietu tūlīt tās beigšu, un saprotiet, un man bija klasiska problēma, man bija ļoti daudz naudas. Daudz miljonu, ko es iegūvu, piespiedu kārtā. Un man bija brīva laiks, un es nezināju, ko darīt. Un tā vietā, lai nopirktu kaut ko Spānijas dienvidos, es nolēmu, ka mēs esam parādā tai pusē, no kuras mēs esam nākuši, un mēs ieguldījām to naudu zemē, Koknes novadā, Iršu pagastā, un uz pirmo sitienu es nopirku 1000, piegājienu 1000 hektāru zemes. Tā ir īpaša vieta. Saprotiet, tur ir vesels pagasts Latvijā, kur nebija bijušo īpašnieku. Tur bija vārds kolonija. Un tur var izveidot zemes gabalus vienās robežās lielus. Un šobrīd tur ir 2000 hektāru, un man ir bioloģiskā saimniecība jau 10 gadus. Es nodarbojos ar briežkopību, man ir Eiropas Savienībā lielākā stalbriežu saldarbības saimniecība. Man ganāmpulkam ir 1500 galvas. Man ir modernākais Latvijā gaļas pārstrādes uzņēmums. Viņš ir ļoti maziņš, bet viņš ir ļoti moderns. Jau 4. gadu pēc kārtas viens vācu miesniekmeistars, pensionārs brauc
pie manis katru mēnesi uz 10 dienām un 20 briežus pastrādā desās, jo es darbiniekiem algu nevar izmaksāt briežos, bet naudu man vajag. Man Rīgā veikaliņš ir pie zivju paviljonas Pīķeros saucas Design Co.